Nu, labdien! Nu, te Aivs no Ventspils. Nu, tad Rail Baltica Spainī notiek kārtējā afēra. Nu, šoreiz tiek līdz galam diskutēta ostas reforma. Nu, pagājušo nedēļu ekonomikas ministrs nāca ar paziņojumu, ka pa lieliem jautājumiem jau viss ir tā kā panākt ar vienošanās un ka palikuši tikai nianses. Un tūlīt jau būs ostas reforma un viss būs kārtībā. Nu, gribu atgādināt, ka kā, nu nē, Valaiņa kungs. Par lieliem jautājumiem jūs taču vienošanos panācāt tad, kad vajadzēja gāzt iepriekšējo valdību, vai ne tā? Nu, tieši Ventspils brīvostas pārvaldes atgriešana sankcionētā ietekmē jau ir viena no šīs valdības saistvielām. Un viss pārējais, kas tiek darīts, tas tikai dūmu aizsaks. Jūsu piedāvājumi nav nekāda reforma, bet jau tā līdz kliņķim nolaistās ostas reforma pilnīgu galīgu diskreditāciju. Ja jūs tik tiešām vēlaties palīdzēt tranzītu nozarē, jūs nekādu nemūžam neaiztikt labi strādājošo Liepājas ostu. Jums ko darīt nav ko? Jūs tā ķertos klāst problēmu saknei, tieši Ventspils brīvostas pārvaldē un reformēt šo subjektu. Jūs vērtētu iepriekšējā pārvaldes atbildību. Jūs vērtētu to valdes locekļu atbildību, kurš savus amats zaudēja sankciju rezultātā. Vītoliņa, Blumberga, Ošanieka, Lemberga, bijušā pārvaldnieka atbildība, Sarmuļa atbildība. Bet netiek jau tas darīts. Tieši otrādi, jūs kopīgi esat iecēluši pa vietas izpildītāju bijušā pārvaldnieka vietnieka marketinga nodaļas vadītāju Udodo kungu. Tā ir laba pārvaldība. Bez nekādas atbildības vērtēšanas. Neviens nav vērtējis, kādas ir šo sankciju ietekmi uz ekonomiku. Kur ir parlamentārā komisija, lai vērtētu Ventspils brīvostas novešanu līdz bankrotam? Kur ir šī parlamentārā komisija, lai vērtētu šo valdes locekļu atbildību nosaukto? Kur ir parlamentārā komisija, lai dotu savus secinājumus par to, kā tas gadījās, ka 1,4 miljonu brīvostas valsts pārvaldes līdzekļi tika novirzīta sankcionētā labklājības nodrošināšanai? Kur ir šī parlamentārā komisija, lai vērtētu, kāpēc Ventspils brīvostas pārvaldē bija svarīgāks basketbols, futbols, pilsētas parki, nevis, piemēram, ostas brīvostas pārvaldē piederošā flote? Tā kā šī ir vienkārši kārtējā afēra. Nu, vakar noskatoties krustpunktus, mēs redzējām atbildes, koalīcijas pārstāvu atbildes saistībā ar Rail Baltica. Nu, tā ir muļāšanās. Es gribētu teikt, ka gan Rail Baltica, gan šis Ventspils brīvostas pārvaldes, tā ostas reformas samuļāšana ir diversija pret mūsu valsti. Paldies! Līdz nākamajai reizei.